Sākšu. Sāc. Kāda būtu ideālā festivāla Patriarha rudens atklāšana? Tad es vienkārši sākšu uzreiz ar reklāmu. Ideālā atklāšana būs ar Ralfa Liepas izrādi Mirdzošais un tumšs zilais. Tiešām? Jā, man šķiet, ka tas ir atklāšanas. Es nezinu, nav kāds gudrāks cilvēks, kam pajautāt, tāpēc man šķiet, ka tā ir. Kāda ir tava? Ideāla atklāšana? Jā. Ralfa Liepas izrādi Mirdzošais un tumšs zilais. Brīnišķīgi, jā. Un tie, kas nezina, Linda ir arī kustību. Kustību. Kā Ralfs man nosauca? Kustību režisors. Jā. Jā. Linda, kāpēc vajag festivālu Patriarha rudens? Lai jaunajiem māksliniekiem būtu, kur izrādīt savus radošos darbus un lai mūs varētu ieraudzīt arī profesionāļi un mēs varētu sākt sadarboties kopā. Man liekas, ka tu teiksi, ka tas ir pa balvām, ka tu gribi to lampu. Es par to. Starp citu pagājušā Patriarha rudenī manas izrādes galvenā aktrisa dabūja lampu. Elīna Bartkeviča. Apsveicam. Paldies. Tā, vai katrs izrādes pamatā ir viena un tā pati tapšanas formula? Tu kā režisors. Es kā režisora sūtnis varu teikt, ka tādas nav. Tieši tā. Man katru reizi no jauna. Kas ir obligāti jāizdara festivāla laikā? Kas jāizdara visiem citiem? Kas jums jāizdara festivāla laikā obligāti tev, Linda, un kas citiem būtu jāizdara? Nu, jāizbauda. Es arī spēlēju šajā Patriarha rudenī. Es spēlēju Ralfa Liepas izrādē Ivona. Es spēlēju titulu lomu Ivona. Mēs beigsim viņu reklamēt. Es nezinu. Viņš ir tik daudz visur, kur mēs... Jā, man šķiet, tas ir viņa festivāls. Bet, forši, mēs piedalām. Vismaz viņš mūs iesaista savās darbos, vai ne? Jā, kā ir jāizbauda? Festivāls ir jāizbauda. Gan skatītājiem, gan dalībniekiem. Vai jūsuprāt ir noderīgi, ja mājās ir petrolejas lampa, bet ja tā ir Pētera Petersona petrolejas lampa? Nu, man diemžēl sajūta ir tāda, ka man nekādi nespīd uz to lampu. Es neesmu kompetents runāt par režiju, jo es neesmu režijas students, bet kā tev būtu ar to lampu? Būtu patīkami kādreiz būtu patīkami, ja tā būtu mājās, bet es gribu teikt, ka tas man šķiet vismaz maniem kolēģiem, režisoriem, režisoru studentiem šeit tās nav pašmērķis. Ja pirmajā gadā varbūt tas deva papildus kaut kādus spriedzi, satraukumu, tad šobrīd man šķiet, ka mēs esam iemācījušies tā patīkami vienkārši radīt un piedalīties viens otru darbos, un tas ir palicis tāds ļoti patīkams, tiešām patīkami svētki un process. Es jūtu izmaiņas no pagājušā gada. Jā. Jā. Bet ja runa ir tīri pa lampu, vai tu noderētu petrolejas lampu? Kā fizisks priekšmets, kurš dod gaismu un siltumu. Es nezinu, kā strādā petrolejas lampa. Ko jūs šogad nominētu teātra Antibāla vai Zelta muša nominācijā izrāde, kuru mēs nesapratām? Man interesē, ko tu atbildēsi. Nu, redziet, ja šitas nonāks kaut kur, bet runājam man ir jāpabeidz. Māra Ķimele man vismaz māca būt godīgam un atbildēt par savu viedokli un par saviem vārdiem. Man šķiet ļoti labs jautājums. Nu, uz priekšu, ja tev ir atbildi. Nē, es tev jautāju. Tu man med zem ritiņiem beigi. Labi tā, tu līdās. Ko es nesapratu? Izrāde, kuru mēs nesapratām. Es varu pa sevi runāt. Jā. Ko es nesapratu? Jāatcerēt. Tā. Vot. Es nezinu, es neesmu sapratis to, ko es vēl neesmu redzējis, bet... Ak, Dievs, tad es iemācījies izlocīties. Es tiešām nezinu tagad. Labi, protams, pajokošu. Es vēlreiz nominētu Grimus. Elmāra, nav man... uz mani ne. Es vienkārši tiešām nesapratu, vēl joprojām nesapratu. Elmāra Grimi. Labi, es jokoju. Un mēs nonākam tieši tādā situācijā, kad labi, taisnības nav. Taisnības.